Labvakar! Jūs skatāties Latgales reģionālo televīziju. Šajā reizē runāsim par to, kādas ir brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem Preiļu novadā. Studijā kopā ar mani Santa Ancāne, Preiļu novada domes jaunatnes lietu speciāliste, jauniešu centra 4 vadītāji. Labvakar! Labvakar! Un Justs Binīckis, jauniešu biedrības Pakats biedrs. Labvakar! Preiļos aizvadītā gada septembrī notika zīmīgs pasākums jauniešiem un notikums tika atklāts jauniešu centrs 4. Kā notika atklāšana un ko tas nozīmē jauniešiem, sākumā ieskatāmies nelielā video fragmentā. Beidzot, tas ir noticis. Jauniešu centra 4 un biedrības Pakats jaunās telpas ir atklātas! Preiļos jauniešu centrs 4 un jauniešu biedrība Pakats, Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs, ievelkušies jaunās telpās un tagad būs viena vieta blakus Preiļu galvenajai bibliotēkai. Jāteic, daudzi pilsētas un novada pasākumi nav iedomājami bez jauniešu atbalsta un brīvprātīgas iesaistīšanās. Jaunieši ir dažādi, tie, kas ir ļoti aktīvi un piedalās visur, un viņiem maz laika paliek, un ir tādi, kuri, varbūt labāk grib pasēdēt pie datora un varbūt, kaut ko nedarīt, neko, bet es domāju, ka tas viss mums ir jāveicina, jāapvieno kopā, un lai nav mums tādu, kas grib pasēdēt vien. Kā zīst jaunieši, darbojoties biedrībā Pakats, viņi ir guvuši vērtīgu pieredzi dažādās jomās. Kopš esmu biedrs, ir krietni biežāk nācies būt uz skatuves, dziedāt, un tad arī drosme nākusi klāt. Drosme un arī vispār tā komunikācija un visādu relīžu rakstīšanu, piemēram, jo mums ir pēc pasākumiem jāraksta relīzes. Es esmu iemācījies strādāt, varbūt, ko vairāk ar jauniešiem, būt vairāks, ar savu komandu. Esam ieguvis, jaunas draugus arī, jo daļu arī nepazinu pirms atnācu uz šo biedrību. Vienkārši patīk uzturēties. Kā ir, vai arī palīdzēja veikt remontdarbus šajā telpā? Jā, mēs visi kopīgiem spēkiem. No marta aizsākās visi. Sākumā nācām visi kā mazi darba rūkīši. Strādājām. Uģis Vilcāns ir biedrības dibinātājs. Lai gan šobrīd viņš vairs neiesaistās biedrības darbībā, ir gandarījums, ka jaunieši izmanto to kā platformu savu ieceru īstenošanai. Prieks, ka ir jaunas telpas un ka ir jauna vieta, vide un daudz kvalitatīvāk kā iepriekš, kur jauniešiem, realizēt savas idejas. Jaunās telpas tika izskatinātas ar vietējo grupu un viesmākslinieku uzstāšanos. Tālūk atklāšanas pasākumā skatītāji atgādina vien to, ka esam tiešraidē, tāpēc, ja ir jautājumi, droši rakstiet vai zvaniet mums. No sākuma ieviesiet skaidrību, kas ir jauniešu centrs 4 un kas ir jauniešu biedrība Pakats. Sižetā jau redzējām, abi divi esat vienu vietu. Gan tika minēts par jauniešu centra atklāšanu, gan par to, ka tur arī darbojas Pakats. Jā, šobrīd esam vienās telpās, Kārsos ielā 4, Preiļos, gan jauniešu biedrība Pakats, gan jauniešu centrs 4. Un vēl gribu piebilst, ka mums Preiļos vēl ir bērnu un jauniešu centrs. Un tāpēc nedaudz tāda sajukšana notiek ar tām visiem centriem un jauniešu biedrībām. Bet mēs, jauniešu centrs 4, atšķirībā no bērnu un jauniešu centra, tiešām mērķa auditorija un arī jauniešu biedrības Pakats mērķa auditorija ir no 13 un vecāki jaunieši. Un tāpēc mēs esam atsevišķi no tās bērnu auditorijas. Bet, jā, par telpām tas viss stāsts aizsākās pagājušā gada martā, kad ar domas lēmumu pašvaldība piešķīra telpas, piešķīra finansējumu arī remontiņam šajās telpās. Un mēs tad sākām spriest un domāt par to, ka mums vajadzētu ar jauniešu biedrību Pakats apvienoties, jo jaunieši nav tik daudz, lai viņi būtu vēl sadalīti vairākās telpās un vairākās vietās. Un tāpēc mums bija tādas diezgan
nezinu, garas, negaras, bet bija pārunas, jā. Pašvaldība izrādīja ļoti liela iniciatīva un interesi, jā, un tad mēs pašvaldība, jauniešu centrs 4 un arī biedrība pakats, mēs visi sanācām kopā un izlēmām tomēr, ka mums jānāk vienās telpās, un tas būs daudz efektīvāk un daudz arī labāk un, jā, tīri arī finansiāli izdevīgāk. Un tāpēc mēs šobrīd dzīvojam vienās telpās, bet mums ir nedaudz citas funkcijas, bet mēs ļoti mēģinam to grafiku salikt tā, lai mēs viens otram netraucētu, ne jauniešu biedrība pakats, ne jauniešu centrs 4. Un tā mēs dzīvojam forši. No septembra jau kopā, jā, visi. Kādas jums ir šīs dažādās funkcijas? Jauniešu biedrība pakats no 2008. gada aktīvi darbojas, pareizi? Jā. Tās funkcijas ir tādas, ka mēs kā jauniešu biedrība mēs veidojam savu kultūru vidi. Mēs taisam tādas pasākumus, kādas mēs arī vēlamies sev redzēt. Bet Santa, kā jau minēja, viņa strādā bišķi savādāk. Viņa strādā vairāk ar jauniešiem, jauniešu nodarbības pēc skolas. Ar jauniešu politiku vairāk, ar darbu ar jauniešiem, kas ir tā kā neformālā izglītība un liederīga laika pavadīšanas iespējas. Ne tikai izklaide vai kaut kāda tāda iniciatīva projektu, vairāk, kas ir jauniešu biedrībai pakats. Tas ir, ko viņi tā kā paši grib. Jā. Un tad sanāk tā, ka funkcijas dažādas, bet tomēr tas mērķis jau ir viens, lai jauniešiem radītu foršu dzīvi Preiļos. Jā, tieši tā. Kā ir centram veicies kopš atvēršanas? Manuprāt, ļoti labi. Pamazām, bet labi. Jo jaunieši pamazām tā kā sāka tās telpas aptvert, protams, saistībā arī ļoti daudz ar biedrības pakats pasākumiem, kas ir tā kā vairāk izklaides un šīs akustiskās piekdienas un vēl citi tādi izklaides un kultūras pasākumi, kas, protams, jauniešus uzrunā pirmām kārtām vienmēr, bet arī uz neformālās izglītības pasākumiem, uz dažādām radošajām darbnīcām un uz citiem pasākumiem, ko veido jauniešu centrs 4, arī ir, manuprāt, diezgan laba atsaucība, un es ļoti ceru, ka šogad mums tā atsaucība un jauniešu līdzdalība arvien augs un augs tā kā augumā un plašumā. Un tā kā. Bet vai šajā laikā tiešām redzat, ka jaunieši aktīvi nāk un viņi grib iet uz jauniešu centru, ka tā ir tāda vieta, kur pavadīt brīvo laiku? Protams, kā gada beigās jāmēģina aptvert skaitļos kaut kādos, tie cipari jāsavēl kopā. Un sanāca tā, ka par pagājušo gadu, par tiem, cik tur sanāca 4 mēneši no 11. septembra, dienā bija aptuveni 15 apmeklētāji. Tas vidējais ar visiem pakats pasākumiem un ar visiem jauniešu centru 4 pasākumiem. Šajās telpās Kārsavas ielā 4 bija aptuveni 15 jaunieši dienā, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs priekš tādas, jo Preiļi tomēr nav tik liela pilsēta, un tāpēc, manuprāt, ja katru dienu nāk aptuveni 15 jaunieši, tas ir forši, tas ir labi, jā. Un ir pasākumi, īpaši vakar nakts pasākumi, kur ir 130, 150 jaunieši pat ir bijuši tā kā ļoti jauki, manuprāt, jā. Jūs, ja atskatāmies vēsturē, kāpēc vispār dibinājāt jauniešu biedrību Preiļos? Kāpēc bija tā nepieciešamība? Es nebiju tas, kurš dibināja, bet to dibināja mans brālēns, bet kāpēc tika dibināta, lai dažādotu kultūrvidi pilsētā? Jo nebija tajā laikā, tajā gadā, kad brālēns to sāk darīt, nebija tādas vietas, kur jauniešiem aiziet un pasēdēt vai kaut ko pašiem sāk darīt, kaut vai to pašu taisīt remontu. Un tas bija tā, kā viņiem teikt, actions liels to darīt. Un tāpēc viņi izveidoja iniciatīvu grupu, ar kuras palīdzību viņi arī sāka to darīt. Un tad arī doma atbalstīja viņus finansiāli, iedeva pirmās telpas, un tad ar dažādu projektu palīdzību sāka labi iekārtot viņus. Liekas, tāda iniciatīva ļoti jauki, bet tā ir papildus atbildība kā jaunietim. Tā īstenībā pārāk liela atbildība, jo godīgi. Jo neviens jauniešu pasākums nevar noritēt tā kā bez nekādām aizskriešanām. Aizskriešanās tas ir alkohols un pašvaldības policija. Tā ir tā negatīvā puse. Jā, jo vienmēr ar to ir jāsaskaras, un tā ir visu laiku lielākā problēma. Tas ir visu, bet jauki, ka pasākumi notiek. Jūs rakstat projektus, lai īstenot pasākumus vēl. Ko jūs darat? Mēs arī rakstam projektus, lai iegādātos tehniku, kas ir pirmkārt. Piedalāmies visur, kur mūs aicina, nevienam neatsakam. Tikko mums bija janvārī pasākums, kurā mēs tikāmies ar... Mums bija
projekts kopā ar vienu Rīgas biedrību HAI, kur mums bija tāds ceļošais festivāls vadātājs, kur bija ļoti laba apmeklētība, uzstājās pie mums grupa Manta, tad bija Etīžu teātris Nerten, tad bija Preļu jauniešu bērnu grupa teātra un tā kaut kā īsfilmas rādījām latviešu. Un tāds pasākums mēs tā arī taisam. Alternatīvs, jā. Jā, nekur tas, kas ir pie mums, to nekur nevienā kultūras namā nevar redzēt. Un jaunieši to novērtē, kā jūs redzat? Vai kas šobrīd jauniešiem, ko viņi grib, kādus pasākumus, kas viņiem patīk, kas ir vajadzīgs? Jo it kā no vienas puses ir daudz dažādas tās iespējas, bet kā no otras puses Preļi tā ir neliela pilsēta. Viņi grib klubu mūziku pārsvarā. Klubiņu grib nakts dzīvi, protams, ir tās lietas, ko grib, bet ir arī ir kaut kādas radošās lietas, ko viņi arī grib. Bet jauniešiem, manuprāt, tas nav aptaujas dati vēl, bet noteikti būs. Šogad arī aptauja noteikti būs jaunieši. Tā kā jaunieši noteikti sekojiet līdzi, būs aptauja. Bet, manuprāt, jaunieši ir ļoti sadalīti pa tādām interešu sfērām, kā to pateikt, jo arī šodien, man liekas, jūs runājat par to, ka vajadzētu skaļāku vakaru vienu kaut kādu metālistus, ko tu taisies Pakacā uzaicināt, un jautājums ir par to, cik daudz tad mums ir to, piemēram, metāla mūzikas cienītāju, lai tajā vakarā mēs tomēr varētu Pakacā savākt to, 50 cilvēkus vismaz, vai ne? Mums ir tas savs apmeklētāja loks, kur tu organizējot pasākumu, tu zini, ka tu uzaicinās tādu mākslinieku, un uz viņu atnāks aptuveni tik un tik cilvēku. Uzaicinās tādu, uz to būs mazāk. Tā ir liela. Jāaicina arī citi novadu jaunieši, lai tas apmeklētāja pulks ir lielāks. Jā, protams, mēs to informāciju tomēr, jaunieši vispār to informāciju tomēr sociālos šobrīd, man liekas, afišas, kāds skatās skolā kaut kur tādās vietās, tur, kur jaunieši apgrozās, jā, tur varbūt afišas arī strādā papīra veidā, bet pārsvarā jau sociālos tīklos, internetā, un tāpēc tā afiša jau ir redzama diezgan daudziem, arī ne tikai Preļu novada cilvēkiem, jauniešiem. Mēs arī aizbraukt pie kaimiņu novada jauniešiem, aprunāties viņiem, pastāstīt, kā mums iet un iedrošināt arī viņus kaut ko darīt. Jo Vārkos jaunieši ir kaut ko uzsākuši beidzot darīt pēc mūsu tikšanās. Tā kaut kā. Kā jūs redzat, kā trūkst šobrīd Preļu novadā, Preļos tieši jauniešiem? Kā trūkst? Manuprāt, man kā pieaugušam cilvēkam, man liekas, visu laiku trūkst atbildības, visu laiku. Tomēr jauniešiem tā atbildība visu laiku jāaudzē. Un arī es kā jaunas lietas speciālists un arī kā jauniešu centra 4 vadītāji ļoti cenšos. Un arī šogad ļoti daudz dažādu pasākumu būs par to, ka tieši par līdzdalību, cik ļoti svarīgi ir jauniešu līdzdalība vispār sabiedriskās norisēs un iesaistīšanās jauniešu centra darbībā, biedrības pakatas darbībā, vispār jebkādos pasākumos iet līdzi un kaut ko darīt līdzi un uzņemties atbildību par to, kas notiek ar tevi. Jo arī saistībā ar Latvijas 100-gadus, starp citu, ka Latvijas 100-gadā ir tā devīze jauniešiem es esmu Latvija. Un tad arī Preļos es gribu pateikt to, ka tu esi Latvija, tu esi Preļi, tu esi tas, kas notiek Preļos. Un ja tu nenāc un nesaki savas idejas, vai ja tu sēdi un pīksti par to, ka tas ir slikti un nav kaut kā tā un nav kaut kā tā, tad es visu laiku aicinu jauniešus uzņemties to atbildību un uzņemties kaut vai atnākt un pateikt, man ir tāda ideja, varbūt taisim viņu kopā. Tā ir tā atbildība, tas no tāda personības viedokļa, bet ja runā, kā trūkst no atpūtas iespējām, izklaides iespējām, kas būtu nepieciešams, ko jaunieši paši saka? Es nezinu, ko saka pārējie Pakacas jauniešiem, man liekas, visi ir forši, jo viņiem ir sava telpa, kur viņi var atnākt un jebkurā laikā atslēgt viņu un paskatīties kādu filmu, uzspēlēt kādu spēli vai paņemt gitāru un uzspēlēt un uzdziedāt. Viņiem, man liekas, nav tā, ka kaut kas baigi trūktu. Vairāk trūkst tiem cilvēkiem, kuri negrib, man liekas, iesaistīties. Jā, man arī liekas, ka Pakacas jauniešiem noteikti viss ir forši. Un arī tas, kāpēc mēs vērām tās telpas vaļā jauniešu centra 4, tieši tāpēc, ka
lai dotu šo iespēju jaunietim pavadīt savu brīvo laiku ārpus mājas, kopā ar draugiem, nezinu, kaut vai dzert tēju, spēlēt spēles. Mums ir pieejams pa brīvu ļoti daudz galda spēles, ir novus, ir foršas telpas, manuprāt, stilīgas un labi iekārtotas, var dzert tēju un darīt visādas pļāpāt un, nezinu, kaut vai žurnālus lasīt vai surfot internetā jauniešu centrā. Un tikpat labi arī nākt uz šiem visādiem dažādām tikšanās, ko mēs taisām, kaut vai tās pašas kafijas ar politiķiem un tējas ar uzņēmējiem un dažādas, un kur vēl 50 jautājumi, vai ne? Ļoti foršs projekts, kas mums ir arī Jauniešu centra 4 sadarbībā vai Pakacam sadarbībā ar Jauniešu centru 4. Kur tiekamies ar interesantiem cilvēkiem, ne tikai no Prēļu novada, bet arī ārpus. Bet vairāk tā kā no Prēļu novada. Jā. Un tā kā, manuprāt, ir ļoti daudz iespēju, ko darīt un kur iesaistīties. Un tāpat Prēļos ir ļoti liels sporta iespējas un infrastruktūra un dažādas lietas jauniešiem. Vienīgais tas, ka viņam pašam ir. Jaunietim pašam ir jāgrib kaut kur iesaistīties. Jā. Bet, ja tā pāanalizē procentuāli, cik tad procenti ir aktīvi jaunieši Prēļos un cik tomēr ir tādi pasīvi, kuri varbūt kautreiz iesaistīties, vai arī viņiem tomēr ir kaut kādas citas intereses, varbūt nepārāk labas viņu veselība, ir alkohols, smēķēšana vai ir kaut kāda... Jā, aktīvo ir ļoti daudz, tikai viņi ir tādās 2 grupās. Tie, kur dara ļoti daudz, un tad viņiem nav kaut kam citam laika. Un ir otra grupa, tie, kuri nedara, un arī viņi īsti negrib darīt. Bet procentāli man liekas, ka lielākoties ir tie, kuri grib darīt, bet tie, kuri dara, tiem ir, piemēram, pie mums biedrībā ir daudz jauniešu, kuriem ir daudz vēl citas lietas, dejas, treniņu, muzicēšana, dziedāšana tā tālāk. Bet viņš arī atrod, lai atnāktu uz Pakats un tajā pašā piedienas naktī sēdēt un taisīt vārīt tēju. Viņam atrodas laiks, ja viņš to grib darīt. Bet, Santa, kāds ir jūsu mērķis šim gadam kā jaunas lietas speciālistei, ko jūs vēlaties īstenot? Un tā, lai tomēr varbūt arī tie pasīvie kūtrie, kas ir šobrīd, lai viņi arī tiktu iesaistīti? Jā, šobrīd esmu tā kā sparīgi apņēmusies. Doma ir tāda nodibināt jauniešu domu Prēļu novadā. Šobrīd gan vairāk tieši jauniešu doma, kas skar Jauniešu centra 4 dažādas aktivitātes, un varbūt no sākuma sākt ar mazumiņu, sākt ar Jauniešu centra 4, un tad jau varbūt tiešām tur novada līmenī un vēl tālāk mēs izaugam. Bet šobrīd ir sākta dibināt jauniešu domu Prēļos, Prēļu novadā. Jo tiek aicināti visi aktīvie un darboties gribošie Prēļu novada jaunieši nākt uz Jauniešu centru 4. Un nākamā tikšanās mums būs 17. februārī, kas ir nākamā trešdiena laikam. 17. februāris, 16:30, 5:30 vakarā, Jauniešu centrā 4. Mēs visi pulcējamies kopā un domāsim dažādas lietas, apspriedīsim dažādas lietas, ko mēs tieši gribam, kā mēs gribam, kas tieši ir vajadzīgs jauniešiem un kaut kādas idejas, kaut kādas lietas, ko mēs varētu darīt un kā mēs varētu vēl jauniešu dzīvi Prēļu novadā veidot interesantāku un saistošāku. Un tāpēc es ļoti ceru, ka šī otrā tikšanās mums izdosies jau daudz skaitlīgāka, jo mums ir notikusi pirmā tikšanās janvāra beigās, bet, diemžēl, aktivitāte nebija tik liela. Bet 2 jaunieši bija ļoti aktīvi un ļoti forši jaunieši, ar kuriem mēs 2 stundas ļoti aktīvi norunājām par to, kādas ir idejas jauniešu dzīves uzlabošanā un visādās citās foršas lietas un pārspriedām. Un es ļoti ceru, ka uz šo otro tikšanos atnāks vairāk jauniešu, un tad jau mēs tiešām varbūt jau izveidosim šo jauniešu domas kodolu Prēļu novadā. Kādi ir jauniešu biedrībai Pakats plāni vai projekti, pie kuriem šobrīd strādājat? Man ir grūti atbildēt plāni. Projekti gaidām, kad apstiprināsies jaunie projekti, kad varēs sākt, ka viņi beidzot būs izsludināti. To mēs ļoti gaidām. Ļoti nepieciešama mums tehnika ir. Kāda tieši? Skaņas tehnika, video tehnika, lai mēs varētu ērtāk un drošāk savus pasākumus veidot. Jo mums ir tā, ka vienmēr visi pasākumi tiek ierakstīti un pēc tam tiek publicēti mūsu sociālajos portālos, un pēc tam cilvēki arī var redzēt tie, kuri nebija atnākuši uz pasākumiem.
tuvākie plāni un tuvākie pasākumi ir mūsu tuvākie plāni. Bet, esat vēl enerģijas pilni turpināt jauniešu biedrības aktivitātes? Jā, mums pēc 2 gadiem ir 10 gadi, 10 gadus taču nosvinēsim. Latvijas 100-gadē. Jā, 100-gadē. Latvijas 100-gadē pakacam. Jūs teici, ka tas nav vienkārši īstenot dažādas aktivitātes, projektus biedrībai, bet kāpēc tomēr varbūt arī citos novados tomēr būtu jāveido šādas biedrības? Tāpēc, ka mums vieniem ir grūti, jo gribās dažreiz kaut ko jaudīgāk, kādu projektu uzrakstīt, un tad mēs esam vienīgā biedrība, kas ir mūsu reģionā jaunieši, un tad mēs nevaram nekādas ceļojuša festivāla, neko tam līdzīgi uztaisīt, jo mums nav pie kā aizbraukt, nav pie kā aizvest kādu mākslinieku. Nav kaimiņu novados aktīvi jaunieši, kam būtu biedrības, lai ar viņu palīdzību varētu uzrakstīt kādu projektu. Un tad tādā veidā ir iespējams? Jā. Un tas ir forši arī, ka viņi atbrauc pie mums, un mēs viņiem pastāstam, kā mums gāja, un tad viņi arī sāk kaut ko darīt. Man vismaz gribas, lai arī citur kaut kas tāds ir. Lai nav tā, ka mēs esam vieni. Šobrīd mēs esam vieni. Protams, jo tie ir apkārt aktīvāki jaunieši, jo tad tā aktivitāte aug un tā kā paplašinās. Tāpēc, jā. Ko tev personīgi ir devusi darbība biedrībā? Daudz negalētu nakti. Vispārīgi sava veida popularitāte pilsētā, jo Pakats jauniešus, man liekas, skolā un skolotāji uztver pavisam savādāk, jo viņi dara daudz ko labu, pa brīvprātīgā veidā. Un man liekas, tāds riktīgs plusiņš viņiem tas ir. Ko man vēl jauni kontakti, protams, pilsētā. Visi domā un par mani savādāk liekas, ka es tik labas lietas daru, bet nezinu, kā ir. Varbūt tā ir daru. Dari. Man pašam gribas, lai Preiļos ir vieta, kur jaunieši var atnākt. Tāpēc es arī to daru. Kaut vai es pats neesmu tik bieži Preiļos, bet atbraucot uz Preiļiem, ir bieži tā, ka es pat neaizēju uz mājām no sākuma. Es, protams, aizēju uz Pakas, es pasēžu, padzeram teju, kaut ko parunājam, tad tikai vakarā naktī es eju uz mājām. Man vienkārši patīk darīt to. Es nezinu, es nemāku paskaidrot, kāpēc es to daru. Man patīk. Kā jaunieši saka, ka mēs mīlam Pakats. Jūs darat labu arī Preiļu novadam, esat kā patrioti arī savas vietas. Kā ir vispār kopumā Preiļos jaunieši, kas ir izmācījušies augstskolās, viņi atgriežās, atcerās vēl Preiļu novadu? Jā, pamazām atgriežās. Jā, starp citu, arī pagājušo gadu, 15. gadā, es uztaisīju Facebookā tādu lapu, es atgriežos Preiļos. Un šogad decembrī velkot kopā tos visus skaitļus, sapratu, ka ir 10 ģimenes, kuras izrādījušas, no ārzemēm pat, kuras izrādījušas tādu diezgan nopietnu interesi atgriezties, kas nozīmē, cilvēki, tā, ka viņi izmācās, tā, ka viņi bišķi, kā es saku, paskraida pa pasauli, un tad ir kaut kāds viens moments, kad viņi ir gatavi atgriezties, un ir daļa, kas atgriežās, protams, Protams, ir daļa, kuriem ir tādas profesijas, kuri arī varbūt nekad neatgriezīsies Preiļos, kaut vai tīri profesionālās dzīves dēļ. Bet ir tādi, kas atgriežās, jā. Ir tādi, kas ļoti daudz laika vēl pavada, kā Justs, piemēram, ja? Strādā un dzīvo tā kā Rīgā šobrīd, bet ļoti bieži ir Preiļos arī. Tā kā prieks par tādiem jauniešiem. Prieks arī to dzirdēt. Mēs līdz šim esam runājuši vairāk par Preiļu pilsētu, bet kā ir visā novadā pagastos? Vai arī pagastos domā par jauniešiem? Jo centrs ir tieši konkrēti Preiļos. Jā, par pagastu jauniešiem ir tā, ka procentuāli viņi ir ļoti maz pagastos. Ja ņem, piemēram, uz šī gada janvāra beigām vispār Preiļu novadā ir 1330, aptuveni, ja. Deklarētie jaunieši, kas nozīmē realitātē viņi ir vēl noteikti pišķi mazāk. Tas ir jaunieši no 13 līdz 25 gadiem, kas ir jaunas likumā, tas ir tā mērķa auditorija, bet mūsu jauniešu centrs 4 principā tā kā aptver to jauniešu grupu līdz 30 noteikti. Ja līdz 30 ņemam, tad Preiļu novadā ir aptuveni 2000 jaunieši. Deklarētie, protams, bet bišķi mazāk viņi ir realitātē noteikti. Un novados tie ir kaut kādi, pa pagastiem tas nozīmē ir kaut kādi 16% vai kaut kā tā. Tas ir 300, 250 jaunieši, kas ir pagastos. Viņi nav tik daudz. Un
Un ar tiem jauniešiem notiek saziņa caur skolām pārsvarā vai caur kādu kultūras darbu organizatoru, kā dažos pagastos caur skolām. Un šī informācijas apmaiņa noteikti notiek, bet tādu jauniešu centru, jauniešu telpu atsevišķi kā tādu pagastos nav. Bet ir kaut kādas aktivitātes, kas ir kultūras centros pārsvarā, vai kā kurā pagastā, citā pagastā ar to vairāk tā kā skola nodarbojās, kaut kādas arī ārpus stundu lietas, pasākumi un aktivitātes. Un citos atkal pagastos ir sabiedriskie centri vai kaut kādas biedrības tā kā nodarbojas ar šīm lietām. Bet, šī kontakta informācijas apmaiņa ir, bet kā realitātei jauniešiem tur dzīvojās, noteikti, ka viņam pietrūks, protams, kaut kādu jauniešu aktivitāšu, bet vienmēr jau ir iespēja atbraukt uz Jauniešu centra 4 un uz Jauniešu biedrības Pakats pasākumiem. Un tiešām arī brauc, ja ir kāds pasākums, ka redzat, ka nav tikai no Preiļiem jaunieši. Jā. No Vārkavas pagājušajā pasākumā bija daudz, vai ne? Jā. Ir tā, ka no Daugavpils pat no citiem novadiem brauc. Pat no Rēzeknes brauc pie mums. Ir viss atkarīgs, kas uzstājas pie mums. Un tā arī visi čeko. Jā. Kādi ir tuvākie, interesantākie pasākumi? Pasākumi. 18. februārī Pakats rīko atklāto vienspēļu nosu turnīru. Pirmo reizi mēs kaut ko tādu darīsim, ceram, ka izdosies. Kaut kas sportiskāks? Jā. Jo mums ir nosa galds. Ļoti labi. Jā, vajag kaut kā izmantot. Tad mums ir 26. februārī viesojas tāds mūzikas gitārists Reinis Jaunais, kurš izdevies nesen savu albumu. Viņš ir gitāras virtuos. Tas mums būs. Tad mums ir 18. martā stand-up izrāde, kurā viesojas Rudolfs Kurgens ar savu izrādi Fiakaso. Un tad mums ir vēl aprīlī plānojas postfolkloras grupas Rikšķi koncerts pie mums. Bija Rēzeknē un bija pat papildu koncerts, jo biļetes bija izpārdotas. Jā, bet pie mums viss ir pa lēto. Tagad brauciet uz Preiļiem. Jā, bet rīt ir vēl ēnu diena. Jauniešu centrā 4 un arī biedrībā Pakats un arī Preiļu novada domē un pašvaldības policijā. Tā kā mums ir ēnotāji pieteikušies uz rītdienu, noteikti mums būs ēnu diena, arī Jauniešu centrā 4. Un tad, kā jau es teicu, Jauniešu centrā 4 vēl 17. ir šī jauniešu tikšanās, kur mēģināsim to jauniešu domu sabīdīt kopā. Un vēl mums ir ļoti foršs pasākums 27. februārī, kas ir radošā ritma nodarbība bunga aplis. 2 grupās pieaugušajiem un jauniešiem, un tā ir ļoti forša lieta arī. Var sekot mums līdzi gan Pakatsam, gan Jauniešu centram 4 sociālajos tīklos un visu zināt par mūsu pasākumiem. Lai jums izdodas, lai ir šī enerģija, rīkojot jauniešu aktivitātes Preiļos. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā vakarā. Uz redzēšanos!